Ja tev būtu iespēja uzaicināt tevi uz randiņu, kur tu viņu vestu, spēlēt spēles? Nu, nē, mēs... Nu, ar ko mēs varam... Randiņš. Nu, man randiņš asociēs ar to, ka vienkārši tu pavadi labi laiku ar to cilvēku. Nu, kā tu vienkārši iepazīsti viņu, dari visādas lietas. Staigā, tik vēl labi var spēlēt galdu futbolu, var ēst kopā, es nezinu, var vienkārši iziet ārā un vai pasēdēt uz soliņu, es nezinu. Tas man, tāds randiņš, es nezinu. Kontaktēties ar cilvēku, runāties. Tas ir kāds makarons. Varbūt, ja man sanāks šodien, es viņu pie seviem uzaicināšu. Viņi kā man apsolīja, teica, jā, es atnāku pie tevi parunāties. Par tām svecēm, es domāju, tur man sveces ir ļoti tādas smaržīgas foršas, es viņas gribu aizdedzināt. Bet, zin kā, viens pats es arī negribu viņas dedzināt. Tikai vienam pašam. Vajag vairāk galbūt. Tā jau riktīgi. Tā sēž. Tēja. Nē, it kā jau forši. Es vakar mēģināju iepazīties tā. Es runāju gan ar Mādi, gan mēģināju ar Laimu parunāt bišķīt. Arī pa smaržām parunājos. Tā, ļoti tā, forši parunāju. Es beidzot arī tā kā iepazinos. Tu šodien var taisīt romantiskās vakariņas ar kādu? Baigi forši smaržo. Es gribēju to noskaņu bišķīt tādu, patīkamāku uztaisīt. Jo, sveces man ļoti patīk. Dedzināt sveces. Es dēļ tās noskaņas vairāk domāju, es viņas dedzināšu. Lai vieglāk varētu parunāties, tā nomierināt, jo vispār liesma cilvēku nomierina. Noteikti, sevi aicināšu. Viņa man apsolīja vai nu rīt, vai nu parīt noteikti atnāks ciemos. Viņa teica, ka man ir kārtas uzspēlēs. Un tur vēl ir sveces, es aizdedzināšu sveces, tad būs ļoti foršas. Būs romantika, jā? Jā, varēsim kārtas spēlēt. Mēs jau viņu vakar spēlējām visādas spēles, mēs futbolu spēlējām un bija baigi iejutāmies lomā. Ar ko tev ir izveidojušās vislabākās attiecības? Man vislabākās attiecības ir izveidojušās ar puišiem, ar Mareku, Mārtiņu un Ivaru. Un ar Nikolai nedaudz. Mēs tā nevisai kontaktējamies, bet vairāk ar Mareku un Mārtiņu. Tas ir tāpēc, ka Nikolajam uzmanību pievērš meitenes? Es nezinu, varbūt viņš vairāk ar meitenēm čomojās. Zin kā, man arī meitene mājās tur sēž aiz televizoru un skatās, kā es te uzvedos, un ja droši vien nepatiktu, ja es čomotos ar meitenēm. Bet man nekas tā pretī pret meitenēm. Meitenes ir foršas un būs ok.